Čau! Podkāstā Iespējas ir. Es esmu Kristīne. Un es esmu Maija. Un šis būs podkāsts, kur tu dzirdēsi sarunas ar Liepājas uzņēmējiem, kuras ierauga iespējas mūsu pilsētā. Jo dažkārt ir tā, ka šķiet, ka iespējas var atrast tikai lielās pilsētās, kur ir daudz cilvēku, kur ir daudz visa kā, bet patiesībā nē, iespējas var atrast jebkur. Un mēs vēlamies iepazīstināt ar to, ka arī uzņēmēju darbības var būt dažādas, uzņēmēji var būt dažādi, un visam vieta būt. Un caur sarunām varēsiet ar viņiem iepazīties. Tāpēc seko līdzi, klausies sarunas ar Liepājas uzņēmējām. Jā, tieši uzņēmējām gribam izcelt tieši sievietes. Kāpēc tieši sievietes? Jo mēs paši esam sievietes, un mēs zinām, cik tas ir izaicinoši apvienot visas lomas un īstenot savu sapni uzņēmēju darbībā. Būt drosmīgām, uzdrošināties un savas idejas, savas iespējas saskatīt un tās realizēt. Atbalstu ar savu līdzdalību un aktivitāti pie mūsu podkāstu ierakstiem un citiem ierakstiem, ko tu pamanīsi sociālos tīklos. Paldies! Tiekamies! Čau, čau! Tiekamies mūsu podkāsta 3. epizodē, un mums šodien ir brīnišķīga viese, kura spēja ieraudzīt iespējas Liepājā. Čau, Zane! Čau, meitenes! Pastāsti, kas tu esi un ko tu dari, un vispār, kas ir tās iespējas, ko tu esi ieraudzījusi un realizējusi Liepājā? Paldies, vispirms, ka jūs mani uzaicinājāt kā uzņēmēju, kā padalīties ar to savu pieredzi. Jo es Liepājā aktīvi darbojos jau labu laiku. Esmu pašnodarbinātā, līdz ar to man nav liels uzņēmums, bet man ir tādi 2 virzieni, ar kuriem es darbojos. Viens ir tas, kad es vadu jogas un pilates, un otrs virziens ir dabīgās kosmētikas zīmols, to es visums, ko es šobrīd attīstu. Zana, sāksim ar pirmās daļas jautājumiem. Tie būs tādi ātri atbildāmi. Centies atbildēt ātri, nedomāt daudz. Tātad grāmatas vai podkāsts? Kas ir tavs? Neviens, ne otrs. Mans variants. Tad saki podkāsts. Podkāsts. Šito visu izgriezīs ārā. Nē. Pārsteidz. Šie ir ātrie jautājumi. Man nav laika skatīties, lasīt grāmatas un klausīties podkāstus. Man visu laiku ir tās savas darīšanas daudz. Vienu izvēlēs. Kas ir tas, ka ja tev tagad būtu brīvs laiks, tev būtu iespēja podkāstam vai grāmatai? Grāmatai. Okay. Komforts vai izaicinājumi? Izaicinājumi. Darīt perfekti vai sākt nepilnīgi un uzlabot procesā? Mācos sākt nepilnīgi un uzlabot procesā. Jā, šī ir tā nianse, kas ir daudziem. Tā, viena prasme, ko tu vēl nemāki, bet ļoti gribētu iemācīties. Sociālos saturs veidot. Vai ne? Jā, bet tu jau veido, ne? Tad tu gribētu kaut kā viņus vieglāk veidot. Jā. Es baigi ielieku tavus vārdus tev mutē, vai ne? Ko tu dari, kad vajag restartēties? Guļu. Vai eju uz jūru. Okay, pastaigas pa jūru. Tas ir tas, kas man restartē un atjauno. Jā. Izteiciens vai frāze, ko tu bieži lieto? Kā ir, tā ir. Jā, man kā ir, tā ir. No tā arī tālāk jāturpina nākamie soļi. Tā, Liepāja ir iedvesma vai izaicinājums? Man Liepāja ir iedvesma. Man patīk. Šī ir mana vieta. Tā, viena lieta, ko par tevi daudzi nezina. Ko par mani nezinu? Jā. Es nezinu, ko par mani nezinu. Kaut kāda, nezinu, varbūt kaut kas tev īpaši garšo, vai ir kaut kāda lieta, ko tu dari, ko daudzi par to nezinu, bet tu to dari, vai... Ko es daru? Vienalga, garšo, ēd, nezinu... Es pārāk sarežģīju visas lietas. Redzi, šī noteikti varētu būt tāda lieta, jo Jā. Visiem liekas, ka to viss dara viegli, Nē, bet tu es pati pārāk sarežģīji. sarežģīju visu, jā. Ļoti trāpīgi atbildēji. Tā, no kā tu baidies, bet par to reti runā vai nerunā? Es baidos. Tas nav tā teikt, ka es baidos, bet man cilvēki ir izaicinājums. Kas neizskatās. Ne? Piekrītu. Kādu īpašību tu cilvēkos vērtē visaugstāk? Godīgumu. Un ja par tevi uzņemt filmas nosaukums būtu? Tu esi visums. Super! Forši, paldies, tu pirmo daļu esi izturējis. Paldies. Tas ir izdarīts. Ejam tālāk. Zane, kas tu biji pirms tu kļuvi par uzņēmēju?
Ja godīgi, mans divas izglītības ir biznesa vadība. Principā man gan vidējā speciālā, gan augstākā ir biznesa vadība, un es sāku ar, es biju notārs palīgs, es biju marketinga nodaļā Laumā strādāju, es rakstīju biznesa plānus citiem, bet tad, kad es pabeidzu augstskolu, es pēc pusgada iestājos mācīties par vingrošanas instruktoru, un to visu noliku malā uz 20-25 gadiem. Un tad tos 20-25 gadus es vadīju aerobikas sākumā, pēc tam pārgāju uz jogām un pilatēm. Un paralēli mēs tur vasarās organizējām nometnes, kur aicinājām lektorus. Paralēli pirts skola, masāžas, aromaterapija, meditācijas. Kaut kā vairāk to garīgām lietām, to garīgo sfēru. Bet man ir prieks, ka esmu atgriezusies arī pie praktiskām lietām. Viss tā līdzsvarā. Jā. Tā kā pirms tam 20 gadus es vairāk nodarbojos tieši ar to, kad jogas un pilates, bet tas mans backgrounds ir tā vadība. Kā es smējos, es mājsaimniecību vadīju. Okay. Un kā radās tas tavs zīmols, tu esi visums? Kā tu nonāci līdz tam, ka dabīgā kosmētika? Tas arī nav īsts stāsts, jo tad, kad mēs taisījām nometnes, es izlasīju žurnālā, ne latviešu, ka var gatavot kosmētiku. Tas bija kāds 2010. gads. Un man likās, wow, kā tas ir iespējams, ka tu vari sev krēmu uztaisīt. Un kā man bija tās nometnes, jāmeklē cilvēks, kas to māk izdarīt. Un atradu tajā laikā Latvijā bija tikai viena vieta, kur tirgo izēvielas, un tā meitene atbrauc pie mums uz nometni. Un parādīja, ka tiešām ūdens, eļas, pa vidu ir tas vasks vai emulgators, smalki sakot, vasks nav emulgators, un sanāk krēms. Un tad es tos visus gadus, 15, 20, taisīju, regulāri taisīju priekš sevis, priekš ģimenes, priekš draugiem. Un tā. Bet katrā gadījumā es nevarēju iedomāties, ka es varētu to attīstīt kā uzņēmēja darbību, varētu tā teikt. Bet kā es nokļuvu pie tā, kur es esmu tagad, bija mūsu universitātē vairs nav programma, jā, ekotehnoloģijas. Jo man, ka piedzima meita, 25 gadi viņai tagad ir, mums bija problēmas ar veselību. Un es pārgāju pilnīgi uz visu eko. Tajā laikā bija ļoti grūti dabūt pulverus vai kaut ko. Mēs no tā laika mums nav ne zāles mājās, ne kaut kādas ķīmijas. Mēs nelietojam vispār neko tādu. Un ekotehnologi saucās programma. Es sapratu, ka tas ir. Es nebiju nekad domājis mācīties maģistratūrā. Es vispār sistēmas izglītības sistēma kā tāda man baigi neuzrunājas. Viņā redz ļoti daudz trūkumus, bet nezinu, kāpēc es esmu pabeigusi maģistratūru ekotehnologs. Un tad tur bija noslēguma darbs, un man bija tā zobpasta, un mēs taisījām pētījumu par zobpastu, kas arī tagad man ir tajā sortimentā. Jā, tai zobpastā ir reāls pētījums apakšā, tur 40 cilvēki 2 nedēļas mazgāja zobus ar to zobpastu, un visiem uzlabojās tas, kad siekals sastāvs uzlabojās un neveidojas aplikums. Un pilnīgi cita lieta. Lūk, un tad, kad pabeidzu, man visi mudināja, lai es iestājos pirms inkubācijā. Bet tas bija tas laiks, kad mēs visi mājās sēdējām. Un bija laiks pieslēgties vairāk, teiksim, arī visām tām, jo tos 20 gadus, kad es pabeidzu augstskolu, vēl datori nebija, vēl knapi bija mobilie telefoni, nebija ne Facebooks, ne Instagram, ne Facebooks, laikam, ne Facebooks arī nebija. Un es tos 20 gadus vispār nelietoju tehnoloģijas. Un tajā maģistratūrā es sāku mācīties vispār ar datoru strādāt. Un tā es pabeidzu maģistratūru. Un tad viņi man teica, lai es eju uz to pirmsinkubāciju. Pirmsinkubācijā sākām ar to zobpastu, bet tad, kad es pabeidzu pirmsinkubāciju, skaidrs, ka zobpastu vien ir ļoti grūti uztaisīt biznesu. Pat cik es to schēmu jau visu zinu, kā tas bizness veidojās. Un tad es sāku meklēt, kur mācīties par to profesionāli, par kosmētikas ražošanu. Pirmkārt jau tām formulām, kā formulēt dabīgu kosmētiku. Tad es atradu Anglijā skolu, un tad es pabeidzu to Anglijas kosmētikas formulēšanas, dabīgās kosmētikas formulēšanas skolu. Un tad es sev iedevu laiku, un īstenībā ir pagājuši 5 gadi, un tas ir tas laiks, ko es jau pirms tam biju pamanījusi, tie lielie zīmoli, ka es skatījos, kas ir arī liela ārzemēs zīmoli, dabīgās kosmētikas. 5 gadi ir vajadzīgi, lai vispār kaut kā saprastu tos
Jo tā ir ļoti sarežģīta sfēra. Un es ik pa laikam domāju, kāpēc man vajag tik sarežģītas lietas izvēlēties. Nevar kaut kādas svecītes vai kaut ko, es nezinu, vienalga ko. Bet ne, vajag kosmētiku, kur ir ļoti sarežģīta visādā ziņā. Tā es nokļuvu, un teiksim, tieši pie tā tu esi visums. Arī domāju, kādas tos nosaukums, bet tā kā man tā joga un tas visums un kosmos, es ar viņu ļoti sadarbojos un uzticos, tad tā arī nonācu pie tā nosaukuma, tu esi visums. Ar domu, ka tās klientes, kas lietos, ka viņas ir jau visums, lai viņas apzinās un atcerās, ka viņās viss jau ir. Tāds tas stāsts par to esi visums. Tieši šis arī bija nākamais jautājums. Ko tu redzi ar vārdu visums, bet tu to jau uzreiz atbildēji baigi forši, vai ne, kad iedod to kodu uzreiz, to nodomu, to vai ne tam brīnišķīgi. Ka katru reizi, kad tu paņemsi to produktiņu, tu atcerēsies, ka tas ir, tu neesi kaut kas viens, bet tu esi viss. Un viss jau ir tevī, tikai to vajag atcerēties un aktivizēt. Ļoti garšīgs nosaukums, man ļoti patīk. Klau, kas ir tas, ko cilvēki neredz tavā darbā? Viņi daudz ko neredz. Stāsti, Zani, ko mēs neredzam? Ko tu mums nerādi? Kas ir tās aizkulises? Protams, ka visi dokumenti ir aizkulises, un tie arī ir tie lielākie izaicinājumi. Ko neredz? Jā, jo tā pati tā produkta izgatavošanai, es nezinu, 10. daļa ir. Produkta radīšana ir vēl kaut kādi 20%, bet man liekas, ka saturs sociālajiem tīkliem aizņem visvairāk laika, diemžēl. Jo tā ir pārdošana, pareizi, tikt līdz tam klientam. Protams, man liels paldies, ka tāds Instagrams ir, jo pateicoties viņam, cilvēki ne tikai Liepājā zina par maniem produktiem, bet tas paņem ļoti daudz laika, jā. Un tas ir daudz vairāk nekā viss cits. Un procentāli ziņā, cik tu teiktu? Vairāk, lielāko daļu. 60, jā? Jā, jo dienā es Instagramā postus ielieku katru dienu, tā kā piedomāju, apmēram. Bet laboratorijā es neieju katru dienu uztaisīt produktus. Tas ir tas, kas varbūt nav redzams, jā, kad īstenībā, ka tu esi ne tikai tas, ka tu esi formulētājs, tev vēl ir viss tas mārketings un dokumenti, kas arī ir, jā. Tā ir. To nevar redzēt, bet ir ļoti interesanti. Ir ļoti izaicinoši un interesanti. Kā visiem jau varbūt liekas tā ļoti vienkārši uztaisīt kosmētiku. Tev droši vien ir kaut kāds procents, ko tu arī formulē tos produktus, un tev arī nesanāk, vai ne? Ir gan, jā. Tas jau viss tajās aizkulisēs. Bet interesanti, ka tā sociālā tīkla daļa ir viena no tādām. Laika ziņā viņi ļoti daudz laika un enerģiju paņem. Bet ir labi, ka ir, jo kādreiz, kad es sāku to, piemēram, tās aerobikas, bija tikai kurzemes vārds, tur varēja ielikt pa lielu naudu, es tad labāk taisu saturu nekā lieka pa lielu naudu. Nāciet vingrot. Tā kā viss jau ir forši. Vai ir bijuši tādi brīži, kad es domājusi, ka viss pietiek un gribas mest visu pie miera? Tādi brīži pienāk, kad jau pēc brīvdienām reāli jau sanāk strādāt visas brīvdienas. Un kaut kādā brīdī rodās tā sagurums, jā, ka liekas, ka vai tiešām man to vajag. Un kur tu meklē to spēku tajā, vai arī kas ir tā tava motivācija, kāpēc tu paliec uz to savu ceļu. Man patīk tas, ko es daru, un es neko labāk nevaru iedomāties. Cik kolosāli, ne? Jā, tad es atkal pālpoju, pastaigāju pa jūru, nolieku telefonu, atgriežos atpakaļ pie sevis, pie visu, sakārtoju to savu iekšējo, lai tālāk. Atjaunojos un ej tālāk. Un dara, atkal meklē jaunas iespējas. Ok, labi. Nākamais jautājums ir, kas tev ir bijis tāds izaicinošākais, kas priekš tev ir tāds lielākais sasniegums tavā ceļā? Gan izaicinājums tāds lielākais, gan... Kā jau teicu, kad 20 gadus nelietoju vispār tehnoloģijas. Es biju pilnīgi pret tehnoloģijām. Tā kā pret visām iespējamajām. Bija arī doma pārvākties uz meža dzīvi. Mežā netika vēl, jā? Es atmetu to domu, es saprotu, ka man patīk cilvēki, man patīk. Man ir vajadzīga tomēr tā sabiedrība, lai es saku, ka man atkal tas ir izaicinājums, bet man patīk cilvēki un darboties.
Tagad to domu esmu pilnībā atmetusi. Es palieku sociālā vidē un ar cilvēkiem. Bet, teiksim, mājaslapa man likās kosmos, kā tikt pie mājaslapas. Jebkas arī Instagramā. Es 5 gadu atpakaļ tik pieslēdzos Instagramā. Man viss tas, kas tur ir noticies pirms tam, nav ne jausmas. Un man bija jāsāk no nulles. Es par nesapratu, kas tur notiekās, kā tas viss jāveido. Un nerunājot jau arī par tām dokumentācijām. Tā kā, man liekas, ka esmu ļoti daudz iemācījusies šajos 5 gados, un tāpēc arī gadās, kad uznāk tas pagurums, kad liekas tik daudz, un kad galu jau īsti vēl neredzi tam visam. Ir jāmācās un jāmācās, bet tas ir forši, man patīk mācīties, tāpēc es saku, man nav laika tās grāmatas lasīt vai podkastus klausīties, ka man visu laiku ir ko darīt. Bet tu jau no kaut kā visu laiku mācies. Jā, es esmu, iepriekš es lasīju jogas literatūru, kaut ko par jogu, par tādām lietām, bet vienkārši romāns. Es nesaprotu, kā cilvēks skatās seriālus un lasa romānus par kuru laiku. Es nesaprotu, kā to var darīt. Jā, vai ne? Man visu laiku ir kaut kādas idejas, kuras man atkal jārealizē. Jāmācās, jāskatās, katru to mājaslapu sataisīt, katru to dokumentāciju savest kārtībā. Un formulas jāmeklē izēvielas, kas ar ko iet kopā no to es nodarbojos. Tāds nemitīgs attīstības ceļš, iekšējais dzinuls. Jā, un es zinu, ka man vajag to dažādību un pārmaiņas. Piemēram, kaut vai man ļoti patīk tās jogas un pilates, bet es nevarētu katru dienu to no rīta līdz vakaram darīt. Vai man patīk, piemēram, masāžas, kad man bija laiks, es arī masāžas, tādiem, savējiem taisīju. Mājnieki man tagad prasa, nav laika. Tagad viss kaut kas ir. Gan meita arī saka, viņa arī pabeidz vidusskolu, aizbrauc uz Ameriku un atbrauc tagad strādā. Viņa arī neiet augstskolās, viņa saka, ka viņa iemācīsies pati. Ka viņa zina, ka viņai viss kaut kas sanāk, ka vienkārši viņai jāatrod kas, un nav jēgas mācīšanās pēc, tāpēc, ka vajag pabeigt augstskolu pēc vidusskolas. Labāk ir vispirms saprast vispār, ko tieši. Un mūsdienās ļoti daudz, ko jau var iemācīties arī bez tās augstskolas. Tā kā pašmācības dzīves skolā. Tā kā, tas ir mans liels izaicinājums, visas tās tehnoloģijas. Digitālais mārketings man rīt beidzās 2 mēnešu kurs. Bet, Zāne, kas ir tas dzinuls? Kas tevī velk uz priekšu, kur izzināt? Tad jogu, tur tāda literatūra. Kas ir tas, kas tev dzen? Es ļaujos plūsmai. Ja man nāk priekšā, man tā ideja atnāk, es apdomāju, un ja man tas liekas interesanti, es eju un daru. Un varbūt tādēļ, ka bērnībā es arī trenējos sportā, un man vecāki katru gadu ved uz kalniem, un 2 nedēļas pa kalniem bija jāsteigā, un tur nebija iespējas padoties. Un tagad es zinu, ka es varu izdarīt principā visu kaut ko, vienkārši jādara. Un jautājums, vai es to gribu? Ja es to gribu, tad es to daru. Jā, šis ir tas, vai ne, kad bieži vien mēs varbūt neieraugam tās pieredzes, ko ir devusi tā bērnība, kur tev tas šodien atspēlējās, vai ne? Un brīnišķīgi, jo iespējams, ne bez tās pieredzes. Nevar izņemt kaut kādu puzles gabaliņu, lai šodien būtu šeit šādi, kādi mēs esam. Un viss ir loģiski īstenībā. Tā paskatās visi tie, kas likās arī, varbūt es pabeidzu to augstskolu un nedarīju to. Nē, nekas nav tāpat vienu. Viss tas, tu vari likt arī kaut kāds mērķis, bet dzīve tev aizvedīs tur, kur tev ir jāizved. Man liekas, ka viss notiekās. Jo ātrāk mēs pieņemam to, kas notiekās, ka tas ir ar nodomu, to, ko mēs varbūt nesaprotam, jo ātrāk, foršāk aiziet tas viss process vieglāk. Vai ne? Tāpat mēs ar Kristīnu nesēdētu, jo biznesa vadība. Mēs arī pabeidzām biznesa vadību, un mēs tur satikāmies. Ja mēs nebūtu tur bijuši. Es neteikšu, ka es ļoti daudz zināšanas varbūt izmantoju, kas tur ir. Kaut kādas zināšanas, protams, ka es izmantoju, kaut kā to, nezinu, analīzi veikt vai vienkārši domāt kaut kā strukturētāk. Bet, nebūtu satikušās mēs, nebūtu šīs, varbūt būtu kaut kādā citā formā, bet tieši šādā formātā nebūtu šīs. Jā, tā kā visam jau ir tā savu nozīme, kur mēs ejam un ko mēs darām un kur mēs aizejam. Klau, Zāne, kas ir tas, ko tu darītu šodien savādāk, nekā tu iesākumā darīji? Laikam jau es uzskatu, ka mēs visu darām pareizi, tieši tā kā vajag. Es tā noteikti neko nenožēloju, jo es uzskatu, ka tā pieredze bija vajadzīga. Varbūt bija kaut kādas lietas, ko
liekas, varēja izlaist. Bet, acīm redzot, nevarēja. Arī tam vajadzēja iziet posmam cauri. Kas ir tās konkrētās lietas, varbūt, kuras tu aizdomājies, kad šo varēja savādāk? Bet skaidrs ar tādu pieņemšanu, tam bija jābūt, bet... Tas nav varbūt ar uzņēmējdarbības saistīts, tas vairāk saistīts. Mūsu jaunībā bija ļoti daudz tusiņu. Es nezinu, kā tagad ir, bet mums bija ļoti populāri tusēt. Ļoti daudz laiks tur aizgāja. Ka jau varēja sākt domāt par... Bet tā bija socializācija. Vai ne, dzīvā. Daudz pazīšanās, daudz, arī tas viss ir vajadzīgs, jā. Tagad man vispār neinteresē tusiņi. Mēs arī pat dzimšanas dienas ļoti reti, kad praktiski nesvinām mājās arī. Jā. Vai kaut kādas vienkārši tur pasēdēšanas. Nē, nav interesanti. Ir ko darīt, interesantāks liekas. Bet tas ir izdarīts. Un ja tas nebūtu izdarīts, iespējams, tagad varbūt prasītos. Labāk to laicīgi. Klau, runājot par uzņēmējdarbību, kas ir tā viena lieta, kad tu uzsāki uzņēmējdarbību, tu vispār nezināji, ar ko būs īstenībā jāsaskarās? Un kas ir tas, ko tu šodien zini, un tu saproti, kad jā. Teorētiski, es saku, tā kā es rakstīju tos biznesa plānus, par tādām lietām jau viss bija skaidrs. Un īstenībā es ilgi to kosmētiku arī marinēju tikai tādā savam lokam, tāpēc, ka tās prasības kosmētikai ir, es ceru, ka ar viņām es tikšu galā, jo viņas ir milzīgas, jo, ja, piemēram, pārtikā ir mājražošana, tad kosmētikā nav mājražošana, tad tu uzreiz tā kā laboratorija, tā kā viss pēc vieniem noteikumiem. Lielais spēlētājs. Tāpēc es ilgstoši tā kā negāju ārā, neaugu lielumā, jo es vienkārši redzu, ka tas ir milzīgs darbs, ko nav iespējams, un arī izmaksu ziņā. Teiksim, ja uz vienu krēmu tas ir 1000 eiro, cik tev jāsaražo krēmi, lai tu viņu varētu atpelnīt. Tātad, ja es gribu vienu pati tur taisīt mājās krēmus, tas nav izdarāms. Un tiklīdz tā kā tagad es sāku iet plašumā, tad tas nozīmē, ka man ir jāaudzē un jādarbojas ar tiem sociāliem tīkliem un mārketingu, lai es vairāk cilvēku uzzinu par to manu kosmētiku, kas, protams, arī ir labi. Jo gaidīt, kad visi tevi atradīs paši, nav reāli. Tās arī nestrādā. Ilgi. Jā, tas ir. Līdz šim es tā arī pārsvarā, es nekad neesmu maksājis par reklāmām. Es pat bērniem esmu mācījusi, ka to, ko reklamē, tie nav labi produkti. Ja tā pastāst, reāli labiem produktiem reklāmu nevajag, bet par viņiem ir jāuzzina. Tā. Citādāk, šobrīd ir visas tās tīklošanās pasākumi un Instagrams un viss tādā veidā, teiksim, bet nekā maksas reklāma, kur tev stāsta, tev šito obligāti vajag. Tas vien jau ir... Tev ir sarkanais karoks, jā? Jā, tad man to nevajag. Okay. Es vienkārši domāju par to uzņēmējdarbību. Man atkal bija tā, ka es laikam nebiju iedomājusies, ka tā uzņēmējdarbība var iet tā kā 24/7 ieraut. Ja pirms tam likās, ka tu nosacīti kaut kādu brīvību iegūsti tajā procesā, tad mans pārsteigums bija, kad beigās tev jāiepārno savs brīvais laiks, un tur ir visgrūtākais, kur atrast. Jā. Tā ir, ja tu esi ja tev ir savs uzņēmums, tādiem žēl ir, ka tu 24/7 darbā visu laiku. Un ik pa laikam, pat tā, ka tu esi kaut kur, es varētu šo uzlabot, es varētu šo, visu laiku tā, ka domās arī, vai ne? Kurš ir tas tavs sasniegums, ar ko tu visvairāk lepojies? Ne tikai kā uzņēmēji, bet arī kā cilvēks, kas tev ir izdevies tāds, ko tu labprāt, man tas izdevās, iztaisnojās mugura un tāds iekšējais prieks. Kādreiz man bija hobiji, kad man bija laiks. Man, piemēram, es ar freedivingu nodarbojos. Tas ir, ka bez nekāda ekipējuma uz elpas aiztur nirst iekšā. Šeit pat... Nē, Latvijā nevar tik dziļi ienirst. 40 metri. Tas man ir izdevās. daudz? Tas ir daudz, jā. Tas ir 9 stāvu māju vairāk laikam. Wow. Bet tur ir klusums. Tur ir miers. Cik ilgi elpa? Tas ir laiks. Tas ir vairākas minūtes, jā. Tā nav 1 minūte, tās vairākas minūtes. Un tas ir tādā ziņā ļoti forši pārbaudīt savu spēju. Tad, ka, piemēram, meditācijas. Es uzskatu, ka tā ir riktīga meditācija. Tur vai nu ir, vai nav, vai nu tu apklusini savu prātu un kaut kādas domas, vai es to varu, vai nevaru. Nē, tu vienkārši ņem un dari. Un tur ir tā, ka tu nonirst līdz lejai.
un tad tev jātiek ir atpakaļ. Nav jau variantu. Citu variantu nav. Nav, tu vari panikot, tev var patikt, nepatikt, bet vismaz līdz tai augšai ir jātiek. Bet tas ir daudz. Jā, un ļoti interesanti pieredze, jā. Un tas ir tāds, es saku, kopš es niru, es pārgāju no meditācijām un visām tām ezotērikām, es pagāju nost, jo es sapratu, ka tepat īstenībā mums dzīve piedāvā visu, viņa piedāvā arī visus tos skolotājus, kur meklē vai ko, ka kāds tev pateiks priekšā. Nē, vienkārši apzināti ieskaties, kādi notikumi tev nāk priekšā, kā tu uz viņiem reaģē, un viss, un tur visur ir atbildes. Tā man ļoti interesē, cik ilgi tas ir laiks? Tā kā 3, ne, vairāk? Jā, 2,5 minūtes. Jā, 2,5 minūtes. Un kā tu trenē to elpu? Tā kā aizturot, tas ir kaut kāds aizturēšanas vai... Jā, tas ir aizturēšanas. Man diezgan viegli tas sanāk. Tur nav pat jāelpo. Tur nekas nav jādara. Tur nekas nav jādara. Beidzot ir miers, ir klusums, ir miers. Neviens tev nevar iztraucēt. Varbūt, ka tas tavs nākamais virziens būs kāds tā freedivinga instruktors. Jā, kas... Jau vairs ne. Bet kā tu līdz tam nonāci? Kā tu izdomāji, es tagad ieniršu? Tas arī sanāca diezgan interesanti, jo mums ir Liepājā Viktorija peldēšanas trenere, un viņa ar to nodarbojās. Viņai draudzene ir vispār pasaulē, viņa bija pasaulē visslavenākā, visilgākā, visdziļākā un skola viņai Molčānovas skola ir. Un es vienkārši zināju, ka viņi nirst, un tad man bija viens tāds ļoti interesants periods. Un es teicu, kā domāju, es varētu ienirt, jo man vienkārši vajadzēja kaut ko restartēt visu un nolīt. Un viņš teica, vai. Un tā mēs aizbraucām uz Dahābu, Eģiptē. Tur nirst, tur tāds blue holes, tur nirst. Un tā, jā, pirmā reizē tur jau pat līdz 20 metriem tikām. Un tad tā pakāpeniski vairākas reizes brauc. Un, jā. Ir jātrenējas bišķiņ basēnā, un tāpēc tagad arī tam ir vajadzīgs laiks. Nevar aizbraukt un ienirt. Tas nav iespējams. Iemetos, tiec galā. Un ko interesanti, ja runā vispār par ūdeni, ko nekad bail noslīgt vai kaut ko, bet īstenībā pirmie 10 metri tev ir jātiek iekšā, ja ūdens ceļ augšā. Principā, ja tu neko sliktu, ja tu vienkārši guli, tu negrimsti. Tad ir 10 metri, tev ir reāli jātiek iekšā. Tas pat ir grūtākais iesācējiem. Tikt cauri tiem 10 metriem, tad nāk šie 10 metri neitrāli, un pēc tam tu vienkārši krīti. Bet tad, kad tu apgriezies, tad tev vispirms ir jātiek augšā, tad ir neitrālais, un tad jau beigās tev uzceļ. Uz inerci jau, vai ne? Nē, spiediens, kā ūdens. Kad aiziet, jā, tas tev ceļ augšā. Bet redz, vai ne, un te jau vēl tas fiziskais viens ir aizturēt elpu, bet tie pirmie 10 metri fiziski, kur tu cīnies? Tur ir jāmāk ķermeni noturēt, jāmāk, jātiek Šito noturēt? Jā, visvairāk ir galvu jānotur. Arī, nirstot atpakaļ, ka tev liekas, ka jo basēnā nirstot, jebkurā brīdī var iznākt ārā no tā ūdens, kad tu nirsti no tajā dziļumā. Tev ir jāizdara līdz galām. Un tas ir tā kā ļoti labs treniņš iemācīties izdarīt līdz galām. Precīzi. Jā, tā ir, jā. Leci tur iekšā un tad tiec ārā. Šis izklausās pēc laba izaicinājuma. Šis varēja būt tavs izaicinājums nākamajam podcastu viesim, tā kā ienirt līdz 40 metriem. Tos 10 vismaz tos 10. Jo šis tiešām ir tā kā, kā tu dari, bet tā jau var kā tu dari to vienu lietu, trenēt to tikšanu līdz galam, un šis ir tāds foršs piemērs, kur tu nevari tā kā pusceļā izdomāt, man vairāk nav spēka, un tad tu vienkārši paraksti sev tādu, tādā ļoti drastiskā veidā. nevar. Un tajā uzņēmējdarbībā tas pats, ja tu apstājies pie grūtībām, tev ir jāatrod tieši te galvā. Tur jau tā lieta ir jāiemācās apstādināt tās prāta visādas konstrukcijas, ko viņš tur būvē augšā. Jā, jo arī ir tāda statika, ka tu guli un aiztur elpu. Un tad arī, ko tajā brīdī, tiklīdz tu sāc domāt, prāts tērē visvairāk nē, bet 20% vai cik bija. Katrā gadījumā tev liekas, ka tu nekā nedari, bet tu domā, tu ļoti daudz enerģijas patērē. Kur tu vēl šaubies vai nevar izlemt? Tas vispār ir reāli enerģijas patēriņš liels. Vienkārši pats ar sevi diskutē, pats ar sevi strīdies un pats sev atņem enerģiju. Tā ir. Tāpēc ir jāiemācās nirt. Jā. Vai elpot un apzināti, apzināti sekot līdz tām domām, ko tu domā, kur tev, sāk rasties kaut kādas, ka ir trauksmes vai kas. Tev jāsaprot, kas ir tas cēlonis,
no kā tas viss sākās? Tas, ka tu kaut kādu tabletīti iedzers un nomierinās kaut ko, tas nestrādās ilgstoši. No, tās ir sekas, Jā. tu tiec galā ar sekām, bet tas cēlons. Ir jāmeklē vienmēr cēlons. Jā. Bet forši, ja tu esi uzturējusi tādu prasmi, ne, tad, man liekas, ir tāpat tā apzināti pieeja tajā uzņēmējdarbībā un ar tiem produktiem un ražošanu un vispārējo. Ne? Darīt pa solīti, vienkārši darīt. Jā, ja nedarīs, tad nebūs. Vienkārši pa solītiem iet uz priekšu un darīt. Un tad jau redzēs, jā, kā tas viss. No, tā arī ir ļaušanās savā ziņā procesam. Nu, tāda apzināta pieeja. Šis tiešām varētu būt tā jaudīgi. Un labi, Zana, pastāsti, ko tu teiktu cilvēkam, kurš jūt tādu impulsu, ka viņš vēlas darīt savu lietu, varbūt pat kosmētiku ražot, bet baidās. Kas ir tas tavs tāds, ko tu viņam teiktu? Nedari to, pēc tam būs jānirst. Rēķinies ar to, ka tev būs 24/7 jāstrādā. Bet, ja tu uz to esi gatavs, tad ir jādara. Jā. Pirmkārt, ir jāatrod tā lieta, kas tevi aizdrauj un kas ir tā tavējā. Darīšanas pēc, tik tāpēc, ka varbūt tas ir populāri vai tur varētu labi nopelnīt, visdrīzāk nebūs tas. Ir jāatrod, kas tev tiešām patīk. Kā es smējos, ka man visi darbi ir tādi, kas man patīk, kas ir tā kā hobijs negluži, bet tāds darbs, kas man dod un man patīk. Un tad, kad man ir, ka es taisu tos lielos ieguldījumus tajā kosmētikā un tas laiks tur aizies, ka, labi, cita audzē rozes arī, kāda jēga, viņi tāpat roku ņemās un stād un viņas, un dārgas un jābrauc, jā. Tāpat tās ir gan izdevumi, gan enerģijas patēriņš, es jau tik atkal novienu tā labi, cita audzē rozes, es taisu kosmētiku. Un izcili, tad tas strādā, vai ne? Jā, tas ir vispār viens no tiem, ko es sev atgādinu ik pa laikam, kad vajag kaut ko priekš sirds. Jā, tā kā ir jāatrod tā lieta, kas patīk un aizrauja. Kas ir tavējā? Vai ne? Un tas ir tas, ko tu teici, ka tajos mirkļos, kad tev uznāk tās šaubas, tas, negribu viss besī, kad tu saproti, ka nē, patiesībā, vai ne, kā tu teici, ka man tik ļoti patīk, tas es nevaru atrast neko labāku, ko es varētu darīt. Jā, jo es zinu, ka es negribu nedarīt neko 100 punktu, es negribu vienkārši sēdēt un baudīt un neko nedarīt ilgstoši, es to neizturētu, acīm visdrīzāk. Tāpēc ir, ja tā lieta patīk, tad ir jādara. Jā. Zinot tavu enerģiju, tu patiesi nevarētu, tad ir tas, daram šito, daram to. Tāpēc man vīrs saka, tu sagrābies un te brīnījies. Es mācos tā prāpa pa bišķīti. Ir bijis kaut kad pa daudz, vienkārši kaut kādos periodos, kad tu saproti? Kaut kas, tu netiec galā, tev tur kaut kādas problēmas, tur problēma, šita problēma, kaut ko tu esi apsolījis braukt kaut kur, kad ir pa daudz, kad tu saproti, kad ir pa daudz, un vienkārši ir pa daudz. Tas jau arī tas pa daudz, jau ar tās lietas vienkārši mēdz sakrist pareizi kaut kādi tie čēpē vienlaicīgi. Bet tāpēc ir nevis man patīk ar kaudzīti tā, ka es pēdējā brīdī atbraucu vienmēr, līdz maksimumam. Es neatstāšu tur 10 minūtes. Es arī, es to pilnīgi saprotu. Kāda jēga? Nē. Čilot 10 minūtes pirms pasākumu vai kaut kā. Nē, taču jā, jo es tāpēc pieblīvēju, atrod vēl kādu šķirbiņu, kur kaut ko var ielikt, tāpēc jau ir bez tām brīvdienām. Bet, Klau, man šis izpaužās bieži vien, es mēdzu 5 minūtes aizkavēties, kā tev. Jā. Būsim godīgs, ja? Jā. Bet es mācos. Es pie tā piedomāju, lai tā nebūtu. Bet, jā. Šis arī ir tas, ko tu minēji, ko vīrs teica. Es līdz maksimumam. Jā, ja man vēl tikai bija 15 minūtes, tad man tur vēl ir tas jāizdara. Un es vēl to varu paspēt, un tad kaut kas neaiziet, un tad jau es nokavēju. Jā. Un šis ir tas mūsdienu laikmets, ja? Kur 15 minūtēs tu ieplāno vēl bet ceturdaļu stundu, vai ne, kad tu parēķini? Tā ir. Jā. Un tad kaut kur atkal pazūd stundas. Ok, Zane, kas ir tavs nākamais izaicinājums? Kur pazaudēt, ne, bet likt savas stundas, kuras jau tāda diennaktī nav? Kas te ir padomā? Nē, man šobrīd ir padoma atslogot to savu darbu. Super. Es sāku domāt par to, ka es varētu ar kādu sadarboties un kādu daļu no tiem saviem darbiem citiem deleģēt. Jā. Kas man būs ļoti grūti, jo man tās prasības pret sevi un citiem ir augstas. Bet es ticu, ka īstā laikā atradīsies īstie cilvēki, ar kuriem tas viegli notiksies. Jo nav jēgas, kad es atradīšu cilvēku, kurš darīs man
ka man 10 reizes būs jāstāsta, ka es meklēju cilvēku, kurš var nolasīt manas domas, kuras man ir ļoti daudz. Bet lai nemaz nav jāsaka, bet godīgi, jā. Jo stāstīt man nav laika. Ļoti labi, principā noskanēja zani un ir jābūt rezultātam. Jā. Bet arī nekas neiespējams, ne? Nekas neiespējams. Jā. Tikai jāpieļauj tā doma ir. Jā. Ir mēģināts, pagaidām nav izdevies tik labi, kā gribētos, bet es pieļauju, ka tas arī akali process, akali treniņš arī. Varbūt man jāsaprot, kā to darīt, ko tieši deliģēt un kādā formātā. Jā, bet tas ir neizbēgami, jo ar visu es netikšu galā. Vai ne? Visu laiku, ja grib attīstīties. Precīzi, ne? Un tu minēji, ka tev ir augstas prasības pret sevi. Kā šis tev atbalsta uzņēmējdarbībā? Forši ir tas, ka es zinu, ka man produkts būs ļoti labs kvalitātes, bet no manis tas prasa, protams, daudz. Un bieži ir, ka varbūt kaut ko nesāk darīt tāpēc, ka tu zini, ka tu nemāki perfekti izdarīt. Tad labāk es zinu, ka labāk ir sākt un darīt, bet to es arī mācos nebūt perfekti. Negribētu to perfekto rezultātu, jo katrs mēs esam savādāks un salīdzināt vai kaut ko. Toči nav jēgas. Vienkārši zināt, tas savu kvalitātes latiņu. Par kuru zemāk, nē, pareizi. Jā, tieši tā. Cik buņģiņas ir aizgājušas brāķos? Cik buņģiņas ir bijušas pa pieskaru aizgājušas? Ir bijuši tādi gadījumi, ka, piemēram, saplīst kaut kāds lielais trauks taisi, un tas stikla trauks izšķīst, piemēram. Tad ir ne tikai aiziet tas produkts, tev arī tas viss ir jāsavāc. Jā, kas pat daudz vairāk laika aizņem, ne? Tur nav 15 minūtes. Tas ir tā, bet... To man atkal iemācīja, ir tāda Ines Krūmiņa, kas ir 3x3 nometnes. Viņa vada, viņa ir kā latviskās dzīvesziņas skolotāja un josts. Viņa mums mācīja celot jostas. Viņa saka, pirms tu apsēdies, tu pieņem to, ka tev būs jārda ārā, un tas būs vēl ilgāk un vēl grūtāk. Vienkārši, lai nav jēgas cepties par to, tas notiksies. Būs tās kļūdas, tāpat kā tajā uzņēmējdarbībā. Būs kļūdas, viņas vienkārši būs jārisina un jāmēģina saprast, kā viņas... Ar tādu pieņemšanu, kad ir gadījās un ko es no šī varu iemācīties, kāpēc tā gadījās. Vai es to varu novērst? Jā, vai ne? Varbūt nākošreiz, bet tagad jau ir pa vēlu. Bet šito ir ļoti viegli pateikt, bet izdarīt jau nav tik viegli. It sevišķi, piemēram, tā kā tu pateici, sablīvē to laiku, 15 tur, un tagad tev ir saplīst tas trauks, tev atkal jāatrod laiks, to novērst, ne? Kas ir tās pirmā? Kā tu to dari? Kā tu savu prātu nomierini? Izelpoju. Elpo. Izelpo. Jā, un tu jo, ja tu kādreiz esi dabūjis to prātu mierā, tad tu viņu var dabūt, jebkurā atsaukt. Jebkurā mirklī tu vienkārši var, kā ir, tā ir. Vai ne? Tas nav teiciens. Kā ir, tā ir. Tālāk, izdara labāko, ko var šajā brīdī. Bet šī ir tāda prasme, ko nav viegli. Es saku, šo ir viegli pateikt, ne, bet to tā iemiesot ir, to otram nevar nodot. Pašam tas ceļš jāatrod. Tas ir jāpiedzīvo. Ne? Ir jādabūn tas stāvoklis tāds. Ja kādam cilvēkam nav šāds stāvoklis, kā var to stāvokli uztrenēt? Nirt. Kas ir tie pirmie soļi? Elpot, ne? Dziļas elpas elpot, ne? Izelpot, šajā gadījumā izelpot visu to, kas ir kaut kāds sastrēgums, tas viss ir jāizelpo ārā. Un tad tas prāts nomierinās, jo prāts pieskaņojās tā kā nervu sistēma strādā viens pret viens ar elpošanu. Tas nozīmē, tu lēni elpo, tev prāts nomierinās. Tiklīdz tu sāc straujāk elpot, tās domas sāk ar vien ātrāk, jo principā ir tā, skaitās, ka pie katras ielpas un izelpas nomainās doma. Neapzināti tīpaši. Un tad, piemēram, ja tu ātri elpo, tad tu pat nepaspēji saprast, kas tur notiekās, bet tur visu laiku tu tērēji to enerģiju. Tur ir nevis 90,000 domas, tur ir dubultais. Tiklīdz tu palēnini elpošanu, vienkārši apsēdies, sazemējies, tā uzreiz tev paliek uz mazāk domas, un viņas paliek ar pauzēm skaidrāks, un tu jau viņas var izvērtēt, tā ir mana doma, man viņu vajag vai viņu man nevajag. Mums vispār tās domas nav jau tādas savējās īsti.
Jautājums, kuras mēs izvēlamies, ar kurām mēs izvēlamies turpināt sadarboties. Kuras mums tā kā dod klāt pievienoto vērtību vai atkal nē. Bet šī arī ir tāda prasme, ko arī ir grūti izstāstīt. Un, man liekas, ļoti līdzīgi, kā teicu, ja tu to vienreiz esi piedzīvojis, vai kaut kā es noķēru to sajūtu, tad ir skaidrs, jo tev tā kā atceros, es varu noķert to mieru, vai tādu apzinātību, vai saprast arī tās domas, kā es domāju, tā es redzu pasauli. Bet, ja tas nekad tā kā īsti vai apzināti nav tam pieejas, tad ļoti grūti šo stāvokli nodot, vai ne? Jā, un arī, protams, mums tā iepriekšējā pieredze dod to visu. Jo, ja tev ir bijusi kaut kāda negatīva pieredze, ir ļoti grūti nomainīt, ka tev šoreiz būs pozitīvi. Bet tic vai ne, tad, kad tu nomaini to domu, viss aiziet. Vienkārši tev ir jāpieļauj to, ka var būt savādāk. Un noteikti ir savādāk. Šādās dziļās tēmās mēs te iegājām par to domāšanu. Man arī patīk. Un man liekas, tajā uzņēmējdarbībā maz savādāk, ja tu ar tādu neapzinātu pieeju, tu ļoti ātri pazaudē sev un ļoti ātri var izdegt un ļoti ātri var visādus sirmus matus dabūt, tāpēc, kad pārbaudījumu ir daudz, izaicinājumu ir daudz, un tikai kā tu uz viņiem reaģē un ko tu katrā situācijā dari. Un tas tāpat kā pa Liepāju, vai ne? Vai Liepāja ir pietiekami liela, vai tajā veikt uzņēmējdarbību, tavu atbildi? Dzīvošanai Liepāja točni ir ideāla vieta. Par uzņēmējdarbību skaidrs, ja grib karjeru, tad Liepājā droši vien, kad ir grūti karjeru uztaisīt. Un uzņēmējdarbība, jautājums, tu jau var, mūsu laikos jau visādi, dažādi uzņēmējdarbība ir. Iespējas, kurā gadījumā ir, viņas saskatīt vajag, vai ne? Un tad jau tikai doties tajā virzienā. Jo šis, kā es domāju, arī par to, ko mēs jau iepriekš pieskārāmies, tas jau ir tāds savu veidu tāds blueprints, jeb tas, kā tu domā, vai ne, kā tu minēji, tu esi uzkačājusi, uztrenējusi to savu neatlaidību, kur bērnība, kur tā niršana. Un tas pats, manuprāt, ir ar tām iespējām, kad tas jau ir tāda ieradums vai patērns, kā to var iztulkot. Tas ir ieradums, jā, tas ir jāizveido kā ieradumi. Kad, ja tev ir viss slikti, tev viss slikti būs gan citā valstī, gan citā pilsētā, gan ar citiem cilvēkiem, bet tas par sevi, vai ne? Kad, un spēt ieraudzīt. Jā. Baigi forši, Zana. Paldies tev, ka tu atnāc pie mums. Tā, tagad, jā. Paldies. Nav. Mums ir, nav vēl viss. Tev ir sagatavojis kaut kādu dāvaniņu. Es sagatavoju dāvaniņu kādai no jums. Un te ir iekšā viens serumiņš un viens krēmiņš. Un šis liepzied krēms ir tas, ko es taisīju jau visus tos gadus, pirms man vēl bija kompānija, jo es taisīju pilnmēnesī. Kā mēs zinām, pilnmēnesis ir ļoti enerģētiski spēcīgs laiks, un viņš ir arī ļoti izaicinošs. Un tad, kad es varēju izvēlēties, es paliku mājās taisīt krēmus, nevis gāju laukā problēmas meklēt. Tāpēc ir pilnmēnesis krēms, un viņas tiešām taisa pilnmēnesī vienmēr. Super. Šis ir enerģētiski spēcīgs laiks, tas ir, jā. Bet var lietot arī nepilnmēnesī, jā? Jā, var lietot rītā vakarā, un viņš tāds universāls, nav ļoti specifisks. Un otrais ir azelīnskābes rožas serums, kas arī mitrinošs ir arī universāls, derēs jebkuram. Baigi forši. Tev visiem produktiem ir šādi stāsti apakšā? Jā. Visiem produktiem ir stāsts apakšā. Viņi ir kaut kur zināmi, redzami, noklausāmi? Jā, nav daudz. Jā, visi nav. Jā, tāpēc sociālos tīklos man nav problēmas. Man idejas ir daudz, vienkārši es viņas nespēju realizēt un izstāstīt. Un tad vēl arī kartiņa klāt ir, lai zinu, kas tas tāds ir un kur meklēt. Ierakst komentārā, kas tev no šīs sarunas palika atmiņā. 1, 2, 3 lietas, ko tu varbūt paņēmsi sev savā ikdienā. Paldies. Tātad, pirmais, tev ir izaicinājums no iepriekšējās podkāstu vieses, kas ir Terēze Gāliņa, Meraki zīmola dibinātāja, radītāja. Viņi ir iedevusi izaicinājumu. Zanai 1 diennakts būs jāpavada bez sociālajiem tīkliem. Un es zinu, ka Zanai Paldies, Terēze! Brīnišķīgi! Terēzei gan ir sarežģītāk. Viņai ir jāiet uz Zumbu, kas viņai īpaši nepatīk. Bet, Zana, un kas ir tas, ko tu iedosi mūsu nākamajai podkāstu viesai? Jā, tā kā man atkal ir grūti piecelties no rītiem, es iedošu izaicinājumu tādu, ka vismaz vienu rītu
piecelties saulēktā un aiziet uz putnu vērošanas torni, paskatīties, cik tur ir skaisti. Es zinu, ka tur ir skaisti. Varam iet arī kopā, ja kas. Jā, es varētu būt nākamā podkāstu viesē. Super! Ļoti forša saruna, Zane. Man ļoti patika. Tiešām pati paņēmu sev vairākas lietas. Tā kā padalīšos komentāros, ko es sev paņēmu. Jā, paldies! Nē, man arī ļoti šī saruna norizonē. Man patīk, ka tā pieeja par tādu apzinātu domāšanu un kā pārvarēt pārbaudījumus un izaicinājumus. Man liekas, tas ir ļoti foršs veids, kādā veidā vispār tādā uzņēmējdarbībā iet. Un man arī ļoti patīk. Es biju pārsteigta, pat pārsteigta. Nezināju, labi, es jau tev nav tā, ka es tev baigi tur super dziļi pazīstu, bet baigi krūtī par to, ka tā var vienkārši izdomāt. Un es tagad iešu un iešu. Man liekas, šitais man ļoti patīk. Jo, man liekas, tas ir tādiem visiem uzņēmējiem. Es izdomāju, es kaut ko darīšu, un tad es meklēju, kā es to varēšu realizēt. Kas man ir jādara, kas ir nākamais solis un kā to vispār dabūt gatavu. Un tieši tik viegls tas skatījums uz to dzīvi ir, ja es kaut ko gribu, es izdomāju, es vienkārši daru. Un tur nav ko lietas sarežģīt. Man ļoti patīk, jā. Un tas, tā kā to niršana, piemēram, tu teici, tas jau nenotika tāpatās. Es sēdēju un izdomāju, ka parasti ir kaut kāds impulss. Ir kaut kāds dzīvē tur periods, ir kaut kāds ķipas likts periods, bet viņš tev ļoti daudz ko iedod. To, ko tu neizdarīsi, tev visu laiku viss būs labi un viegli. Es pilnīgi piekrītu. Tad tev parādās tie iekšējie resursi un kaut kādas tās idejas. Un spēt sadzirdēt, nenoraidīt, ka atnāk tur tā doma, vai kad, nezinu, impulsu kaut ko darīt. Man liekas, kādā sakarā man kaut kas tāds var prātā iet, es par nepriekškam, bet noticēt tai pirmai domai un aiziet un kaut ko darīt. Un tikai tā, tad pēc tam rodās kaut kādi tur tie stāsti un vēl kaut kas. Jā, stāsti tikai tā rodās, tā kā mums Marokā tikai tā rodas stāsti, un tas iedod tai dzīvē tādu garšīgu, mājas vārds. Tu nepadalījies, ka tu nodarbojies ar šiem Marokas piedzīvojumiem. Atkal man draugi prasa, man viss dzīvē notiek tā, ka es pati neuzprasos. Man cilvēki liek darīt. Ko vēl tev draugi prasa, ko vēl tu nepastāstīji? Šauj ārā. Man patīk organizēt, bet man nepatīk sīkās detaļas, teiksim. Kaut kāds tas uķi-puķi līmenis. Man patīk strateģiskās lietas. Ja vajag kaut ko strateģiski izdomāt, saorganizēt, tad es esmu par vienmēr. Tā kā vēl pēdējā laikā mēs divreiz gadā aizbraucam uz Maroku arī. Riktīgi foršā kompānijā parasti, jo tāpēc tas nav kā turfirmas ceļojums ar kaut kādu gatavu plānu, bet mēs braucam piedzīvot un skatāmies uz vietas. Protams, ir skelets, kuru mēs piepildam uz vietas. Un tāpēc man arī pieredze ir no tā, kad es organizēju nometnes. Darīju kāds 10 gadus, man liekas, sieviešu nometnes tajā laikā arī, kad vēl neviens neorganizēja. Man kaut kādā dzīvējas atnāk. Arī tās man atnāca netīšām, tāpēc, kad 2 sievietes gribēja nometni, viņa man uzaicināja kā vingrot aerobiku. Es saku, ko mēs tur darīsim? Kā nedosim ēst un liksim vingrot? Es teicu, vai kaut ko vēl. Un tad mēs to pirmo nometni uztaisījām kopā, es pieaicināju jau tad tos lektors. Tad viņš teica, nē, šitāds mums neinteresē formāts. Un tad es paliku ar tādu skeletu, un labi, darīsim tālāk. Un tā ar visām lietām ir, jā. Un es, tā kā arī pat kaut vai tie Marokas braucieni, man prasa, es nav tā, ka es apsēžos un domāju, es tagad varētu aizbraukt uz Maroku, kur es tagad atradīšu, kas brauks. Nevis pirms ir kas brauc, un tad mēs domājam, kur mēs braucam. Tātad paldies Zanei, ka Zana bija šodien ar mums, un paldies tev, ka tu skaties, noteikti laiko, padalies un arī komentē. Un tiekamies jau nākamajā podkāstu epizodē, kur iepazīstināsim tevi ar kādu citu Liepājas uzņēmēju, kura ierauga iespējas Liepājā.